Labrīt visiem. Šodien būs tēma par kursteņiem. Daudzi cilvēki mūrē kursteni ar lētajiem materiāliem un tad beigās sadrūp un sadalās, izmantojot silikātu. Tie silikāta ķieģeļi. Jā, silikāta ķieģeļi. Labi, tā ir lētā cena, uzmūra kursteni un tad problēma paiet 1 gads, varbūt 2 gadi un tad sadrūp. Nekad nepērciet silikāta ķieģeļu mūrējo kursteni. Viņš nav paredzēts kursteni darbiem. Protams, lēti, ātri. Mūrējo kursteni izmantojot kursteniem apdaras. Ir sarkans, ir brūns un arī ir dzeltens. Jā, domāju. Parādīšu, kā var saprast, kurš ir kurs un kurš ir krāsns. Tā reku ir lapa. Jāskatās pēc blīvuma. Monolīts. Reku ir spieda stiprība. 30, tas ir dūmvadu. Ir arī stingrāki, līdz 50. Reku ir, tas ir krāsni. Krāsnim ir savādā. Krāsnim ir mazākais blīvums. Tā, kur te bija. Reku ir vidējais. Tā, fokusa. Nultmetru spiediens 25. Ļoti svaks. Tas ir domāts krāsnim, bet nav domāts kurstenim. Viegli var sajaukt. Viegli var sajaukt ar sarkano dūmvadu. Šitas ir dobjāks, šitas ir bišķiņ cietāk, tas ir dobjāks un tas ir mīkstāks. Tāpēc ļoti viegli var sajaukt. Ļoti viegli var sajaukt. Ja viņš ir dobjāks, viņš ir blīvāks. Tā, kur tā lapa. Reku ir. Reku ir parametri. 50. sloze. Šitas ir kurstenim. Nu ko, parādīsi video par kursteni lietām, kā nepieļaut kļūdas, mūrējot daudzi pa lēto naudu silikāts un beigās viss bija jājaus nos un vajadzēja uzmūrēt stingrāku kursteni. Arī par to mūrēšanu jāva. Labi. Parādīsim video. No tādā veidā kursteni jānovērt līdz pusei. Un tad mūrē uz augs. Un tur ir tas pats. Tur ne džeka nenoķēru. Tad bija augstā tā antēma bija nogriezta. Tas ir viens. Tad džeka nenoķēru. Gribu uzzināt par to samaksu, kā vien par maksā. Arī tā man būs īsā diena. Es uzzinās, kādas cenas viņam tur piedāvā. Nu, tad tas ir tas vecais. Tas ir tā dūmeni. Tā ir ventilācija. Saladas. Tā ir lēna garā mūrā. Mūrā augšā. Kāda cestas rindas. Cestas rindu uzmūrē. Cestas rinda, tas ir tik augsts aptuveni. Vienu diennakti notur, bet tam atkal nākos. Tā, ko jau lampa bija. Iedeva, lai viņa vismaz
Nu, pagaidām tādā veidā viss notiek. Lejā bēnti viss nolaist pataisnā lejā. Tā viss izskatās. Tā arī dūmen. Kaut kā tā. Tā tas viss process notiek. Tā, paskatīsimies, kas tur ir. Čambas nepajokam. Ir, kad ir. Tagad otrais. Tagad ir trešais gājiens dabūt to augšlejā. Iebāzu garāku finieru dēlu. Tad nākas lejā tā kā lavīna. Gaismā. Nu, sensoru lampa izslēdzas. Tā. Grūtākais ir izrādās, ka čambas viss ir pats augšā ir. Galvenais laicīgi roku izraut ārā. Ir bieži negadījumi kungu prātā, kur tas lauds palika bez rokas. Ko tas nozīmē kungu prātā? Vienkārši bija iedzērs, reakcija lēnāka. Un, ka nāk lejā visi tie lielie čambas roku nospied. Cilvēks bija nelaimīgs, ārā roku nevar dabūt. Telefonu arī netiek klāt. Līdz ar to roka bija nospiesta. Tā kā gandrēm. Jā, tā roka bija jāgriez nost, jo izskaut nevarēja, jo kurtens bija baigi. Mūrs bija tik biezs, ka tur ar perforātoru varēja izskaut, bet tajā laikā tāda nebija. Bīstams moments dabūt ārā roku. Jā, rītā vajadzēs dabūt skrūvi. Jādabūt skrūvi. Gan grūti dabūt ārā. Tā. Kur tam tīrīšana vecām mājām. Kaut gan bija liela kļūda. Mūrējot jaunu krāsnu, vienalga krāsnu mūrējam vai arī mūrējam kursteni. Vienmēr jāsarās kurstenkāji, vāsiņas jātais vaļā, lai brīva eja un kad jaus no to kursteni, visi sūda kritīs vienalga lejā.
Pa to laiku apakšā viņš tīra ārā. Viņš neaizblietējās ciet. Un tā, kad jau kurcens ir noārdīts, apakšā otrs cilvēks iztīra ārā. Nu, kā saka, otrs kurcens meistars iztīra viņu ārā, ejai tīra. Un tad var mūrēt augstā kurcens, jā, un tad nav tā problēma. Tagad neko. Vienkārši cilvēks ir nojauca, uzmūrēja. Un reāli es vilgā otrā stāvā. Nu, varam uziet augšā, parādīt. Tā, šitas ir pirmais stāvs. Šitas vitas sūds. Te kaut kur man te beidzās. Te viens stāv. Tad ir kādu metru. Bet tas bija otrā stāvā. Tas vitas sūds pilns. Līdz pasē augšai. Tā arī, ka man ir lukturīs. Otrā stāvā ir arī vēl viena kurcenkāja. Ja gadījumā pērkam māju, pasi nezinām kā tīrīt, bet es viņu parādīšu, kā tas viss ir. Nu, te ir otrais stāvs. Reku ir otrs plīts. Nu, tā ir tā kurcenkāja. Nu, kurcens, protams, jūs redzējāt bildē. Tā, nu, tas kanāls, kas iet lejā. Tā, tas iet lejā. Tā jau mēs esam jau taisījis vaļā lūrējām. Tik ir augsts, tik ir augstumā ir. Sabilus netīrumi. Tad ir plītina ar silto mūri. Tad bija Krieva laikā, 70. gados viņš ir mūrēts. Nu, tāds hibrīds, var teikt. Labi. Tā, kas man te ir? Tā. Tas ir ugunsdrošais ieģelis. Tā ir kanāls, dūmu kanāls. Nu, ot, reku te tā sūdas sākās. Redziet, tikko pabeidza kurcenu mūrēt un nojaukšanu un uzmūrēšanu. Te var redzēt, reku ir jau netīrumi. Līdz citai vietai ir pilns ar gruvasiem. Ko tur var darīt? Vienkārši jātīra ārā. Un tad visi no otrā stāva aiziet lejā uz pirmo. Jātiek no pirmā stāva jāpabaks ar to sienu. Cik tik viņš nokritīs, tik nokritīs, ja nenokritīs, tad jāsāk no citās puses. Tās mēģinās kaut kā, nu jā, viņš ir pa virs, ir, redzi, kādi tie kursteni, tie silikāti ieģeļi sabiru. Kā jau vienmēr sākā, nekad nemūra silikāts ieģeļus, kurcenus, nekad. Jā, viņš ir pilns. Varbūt man izdosies iebāzt kameru nofilmēt, lai redzētu. Tā pagā, uztaisīšu video ar lukturi. Tā. Izpētīju to video, kurcens uz augšu bija tīrs. Tur viss nav nekāda sūda. Bet, paskatījot lejā, tur jau bija redzams, kad jau tā es tagad domāju, man vajag kaut kādu skrūvi, jā, bet tur vajag speciālo lokano trubu, tad būtu pa stingru.
Tā kā jānopērk tā lokanā trūba un tad varēja kaut ko dabūt ārā viņu. Nu, reāli tā, ka tur apakšā ir tajā video klipā un lejpalūra it kā normāli. Un. Nav tik traki. Kaut kāda trūbas ieraudzi. Ir tāds trūbas. Mēģināt ar cito kaut ko pabaksīt. Nu, tur nav tik traki. Tas ir tāds speciāls plasmas trūbas ļoti mīkstas. Tāds speciāli, ko tīra kuršana izmanto gan stieples lokanās, ko tīri kuršana, gan arī tās plasmasas. Laimīgā kārtā ir tā, ka, var arī, nobirs viss lejā, un tad ir kuršana tīri, tas ir tāds laimīgais gadījums, bet, ir gadījumi tā, ka tur nevarēs tā tik ātri dabūt ārā viss. Te tikai no augšas jābumbo, nevis ar bumbām, bet ar īlēnu. Tas ļoti smags īlēns, mazs lomiks. Kaut kādi 50 centimetri ar ķēdi galā. Un tad lidina lejā un čatsaidu ķēdi lupatās. Tā ņemsim to ārā. Te ir, var redzēt, tik tāli man ir aizgājis koku līsa. Reāli citā te pielieku. Kaut kādu pusotra metra augstumā tur ir korķis. Un citai sītu neko nav izdarīts. Ar to var izmērīt, ja kaut kāds cinietas gabals. Vienalga vai arī ar trubu. Izskatās, ka ar cito maziņu nekas tad nebūs prātīgs. Labi, paskatīsimies. Tā. Paskatīsimies, kā mums tur ies. Kaut kas ir. Kaut kas notiek. Ir jau. Tas ir beigas kuršanas kursa, kas atbild par drošību, rada situāciju, kāda tie kuršanas, kāda viņi mūrēti, atredzi kādi silikāti, tādi te silikāti kursani nekam nedara. Kas notiek? Viņi baigi viegli uzsūs ūdeni. Ārā ir vasara, lietus līt, nekas te nenotiks. Nāks rudens, viņš uzsūs, viņš ir mitrs, visu laiku mitrs, kurstens. Tad nekad, ka par atam kaut ko iekurina un tā tālāk. Nāk ziema. Un ūdens sūcās iekšā. Tu tev parādīs. Ūdens sūcās dziļi iekšā. Te var redzēt tādas zvīņas. Tā, ar tām lampām kaut kas te nav, sensors. Redzi, kā ir, viņi te tā kā gliemes čaumalas, tā kā kokam. Viena kārta, otra kārta, ūdens laudzās iekšā, pa vienam. Redzi, viņš nāk tā kā tāds šķēpeles. Uznāk mīnus grādi. Un viņš plēs vaļā. Ūdens tiek iekšā mikroplaiciņā un viņš plēs nobirs lejā un tā visu laiku, visu ziemu līdz pavasarim.
Kaut gan ārā kurcenis ļoti smuks, viss tīrs, bet no iekšpuses viņš plēs. Jo problēma tāda, ka ķieģelim nav blīvums liels. Kurcenim ķieģeļu māla blīvums ir 50. klasē. Tas ir diezgan ļoti stipri saprasēs un arī ļoti stipri lielā temperatūrā, pie 2000 grādu temperatūra saprasēts un viņš ir blīvāks maisījums, lai ūdens neiesūdzētu dziļi iekšā. Nekā krāsni. Krāsni ķieģeļi arī ir māla sarkanē un arī dzeltenē. Tiem ir 25. klases spiediens, jo viņi temperatūra pilns. Jānis ārā. Tā tas viss notiek. Tā viss ir ar tiem kurceļiem. Tā viss ir ar tiem kurceļiem. Tādā veidā jāsaprot, ja gribam jaunu kurceni. Vispirms attaisam vaļā kurcenkāju, lejā cilvēks gaida, kamēr tas nojauc augstā to kurceni, visi sūdi krīt lejā, savāsam visu. Tad, kad ir tīrs, tad jūs varat mūrēt, un tad nebūtu nekāda vairs ķēpas ar ķembām, kā šobrīd. Kaut kā tā. Vismaz zinām informāciju, kā tas viss notiek. Tā, reka man jau silikāta ķieģeļa mūrjava gabala fragments. Tā ir mūrjava. Tāda bija tā sarpsiena, bija mūrāts. Tā jau, mūrjava diezgan spēcīga, labi, bet, kaut kas tur nebija riktīgi ar to silikāta ķieģeļi, ko viņi tur iemūrēs. Var redzēt, visi sabiris. Kas jau tur nav palicis, mūrjā vien palika. Patskatīsimies, tā ir 4. spaiņas, ko tagad tīra. Palūri, esmu tik tāli vēl palicis. It kā darba vēl ir. Vilkuma nav. Jāņem garāk trubas. Un tad tikai dabūsim ārā. Tālūk. Tātad pāntreku līste. 50 centimetru astīte. Viņš te kaut kur man ir, kaut kur te man ir tā līste ir, 1,80 m augstumā, te ir, aiziet tā līdz, citajā vietā atdurās. Vilkuma nav, tur kā to pārbaudot, esmu parādījis. Tā, kur ir ķiltava. Ja liesma iet iekšā čuktā, tad jau vilkma ir. Tad jau drīz jau būs tīrs. Redzība liesmiņa stāv uz vietas, bez izmainām.
Tā kā vēja virziens nekas nenotiek. Ne iekšē, ne ārē kaut kāda kustība ir, bet, nu, tādā veidā var pārbaudīt, ja vilkme ir vai nav. Uztaisīsim video. Tātad tāds pains ir pilns. Iesim izlūkot, tik tā vēl ir palicis. Respirātors arī vienmēr jābūt. Tad ir tā kā asbests elpot. Ir vēl ko tīrīt. Kurtenslauda darbs ir bīstams un kaitīgs darbs. Sodrējums satur daudz lielāk indes noslaunojumu. Tajā laikā arī izmanto asbestu, cementu un tā tālāk. Tas arī ļoti bīstams. Tādā veidā arī kurtenslaucim veselība arī nav nekāda labā. Tāpēc vienmēr ir jābūt respirātoram. Tā iesim, nesīsim ārā. Pains sver kādu 40 kilogramu. 40 kilogramu. 8 čambām. Jau maisi. Tādā veidā iztīrīsim. Simtprīdžā maisi. Uzmācam virsā. Tā kā sieviet bezbikses. Gāzam otrādi. Tādā 40 kg maisā. Spāņcuks. Vēl jau ir. Tā kā ejam pēc 5. Ko tīram tālāk? Tādu. Tā jau redzēsiet, ir tīra ārā kursten. Jāizmēra tik augstu. Lai zinātu, kur izskaut caurumu. Aha. Nofiksēju. Atakot 25 centimetri no tā vietas. Tā kā 25 centimetri no tā vietas, tas nozīmē, ka man kaut kādi, 50 centimetri no lūkas nākošās caurums jātais vaļā.
Tādā veidā arī iztīrīsim to loku, dūmvadu loku. Tā kā šitā lietiņa baigi labi noder. Tā kā tā. Nu, te ir tā vienīgā vieta, otrās stāvas, lai āmuru fikskaldi ārā liekos atgriezumus no ķieģeļa mūrēšana laikā. Nu, tā ir tā dūmeni, kas ietiek parādīt kādu izskatā. Tā ir tā pirmā stāva, tā ir jaunā otrā stāva uz kursteni. Ja kādam paveicās iztīrīt kursteni, vienīgais no otrā stāva uzliek kādu smagu veseri, mazo veseru āmuru, kādu 3 kilogramu, un izklopē ārā. Tādā veidā mājās šobrīd notiek remonts. Viss pamazām tiek atjaunots, tā kā bija agrāk. Tā kā pirmais rudums ir savas kārtībā kursteni, dūmeni, lai droši var kurināt krāsni, un lai dūmi iet projām un nekāda uguns nelaime nenotiek. Tā kā te tikai var tos kosmētisko remontu darbu darīt. No tādā veidā. Tagad tikai atliek aizmūrēt ciet. Jāuzliek ugunsdrošos vāciņus. Jāpiemūrē. Viss kā jauns. Reāli kaut kādi, pēc to visu kursteni tīrēšanu jau ir atgājis 9 spēni ar ķembām un sodriem. Tā kā var jau sākt jau pamazām kurināt, lai bišķiņi izlaidinājās. Te vēl ir tīrīs. Atsakot, viss kanāls ir iztīrīs. Nu, tā lūk. Tā tie darbi. Nu, pagāja jau kādu laiku. Jā, ir ok. Kurstenis labi samūrēts. Viss turās. Arī otrs trešais kurstenis arī. Patakot, ir arī otrā pusē kurstenis. Viss turās. Tā kā atcerieties, nekad nemūrējiet kursteni ar silikāti siedeļiem. Tas bija tas paraugs. Tas ir silikāts siedeļs, kas ir mūrēt kurstenis. Tādas nekad nemūrē kursteni, ka te ir pārpalikumi. Tas ir no pārpalikumiem dūmu kursteni. Te meistars vienkārši skaldīja, pa gabaliem taisīja, var sakot, skaldīja gabalos, skaldīja un tad mūrēja. Tad tas ir silikāts, tādus te neizmanto kurstenim. Galvenais ir 50. klase. Izturība, dūmvadu. Tā vienkārši māja mūrēšanai. Te, piemēram, redzi tā baltā māja, tas ir no silikātiem.
Tāds tikai būvēja kursteni, nē. Labi, iesim, skatīsimies augšā. Nu ko, uzkāpsim augšā. Paskatīsimies, kas darās ar kursteni. Te ir tumps. Labi, tulīt ieslēgšu lampu. Tās ieslēgšu lampiņu. Vienu momentu. Tā, jāpaņem nos. Kaut kā neredzam. Pagā vienu mirklīt. Tā tulīt noņems telefonu, apvalka. Reku man ir tas vāsiņas ir tās. Nu lūk, reku te ir jaunais kurstenis. Viss ir samūrēts uz vecā kurstena. Nu te var redzēt. Te kādu laiku apakai jau filmēju. Tika nojauks līdz pēdējam. Var sekot, citas skaldīja, taisīja pēc kurstena izmēriem, un citas ir bijis jau vecais kurstens, ko te var redzēt. Vecais kurstens. Tāpat kā pārējie, tā iesim augšā. Tā. Māja ļoti vasa, apmēram jau pie 100 gadiem. Tā, tas bija. Te tie meistari, viņi tur nesa to gruves ārā, nu tos izmetīs ārā. Un te arī tas pas. Te pa jaunam ir nopicots. Augšā bija vecais gros, kurstena gros, un tur ir uzmūrēs jauns. Un citas ir trešais. Citas ir tas lielais. Nu, otru, ko te var redzēt. Citas ir vecais kurstens. Un citas ir jaunais. Var redzēt, te ir tīkli jau. Jau pagājis jau labu laiku jau. Nu, tādā veidā uzmūrējām. Te var viegli var pateikt, vai tie kursteni baigi izturīgie ir. Tā kā ir pielietots speciālā metoda izmantot rupjo graudumu mūrjau. Citas ir 1,5 graudu lielo rupju graudu mūrēšanai kurstenim. Ir bicim piedeva klāt ir iedots, lai ātrāk viņš salīmē, lai viņš neizzūst tā java, un lai viņš ritīgi iesūcās un salīmējās. Tā kā ļoti ātri tas ir jādara, jo citie meistari man ir pazīstami, viņi jau diezgan ātri visu sataisīja, diezgan baigi labas turās. Nu, tā kā citam ir piedeva klāt. Tas saucamais cietinātājs, speciālais cietinātājs kurstena mūrēšanai. Ja te var redzēt, diezgan ātrā tempā viņi mūrēja, krāmējot katrā rindiņā. Un tad jau, kā jau visi zinām, apmēram pusmetru mēs uzmūrējam pagaidām, lai viņš pierauju, un tad atkal mūrējam uz augšu, bet te var redzēt, nu, labi, ok, viņi te bicini baigi steidzās, tur lika klāt vairākas rindas, un tad te bicini izspiedās uz āru. Var redzēt, bicini izspiedās uz āru. Bet tajā brīdī kurstens mūrējot, viņš jau nosēdās apmēram 1 metru augstumā, ar cietinātāju viņu salīmēja, nofiksējās, pēc tam pagaidīja un tad atkal mūrē metru uz augstu. Citas jau ir jau uzreiz gatavs. Jau. Pēc vecām metodēm mūri jau neliek cietinātāji, tad viņi tā pusmetru pagaidu un atkal pusmetru pagaidu un atkal. Citai ir vienkārši ar cietinātāju. Jā, tas ir ar cietinātāju. Tā jau man džeki teica.
pazīstam meistari jau vairāk gadu pieredzi Rīgā un daudzās citās Latvijā mūrēti kurseni. Tā kā tie dūmvadu, 50. klase dūmvadu. Citas ir arī dūmvadu. Citas bija baltais māla cieģelis pēc veco laiku. Citas ir apmests ar ķementa kaļķi, lai viņas elpo. Nu, tādā veidā to veco silikātu nos un jauno virsū. Nu, kaut kā tā. Tā, nu te ir tas video, kā viņš parādu ar to māju. Te ir atkal ir tas lūka, ir jauna, teicījām, tas ir ļoti vecs jums no Ulmana laikiem. Tinkotais. Ļoti vecs, ja pagriezam otrādi ekrānu. Ļoti vecs jums. Citās te, ja pirms pasaules kara laika, tā ir lodzmetē lode gājis cauri. Tā kā tā mājā ir bijis kara laiki piedzīvojis un tas ir tas emu. Tā pagrieziet otrādi. Tas ir Latvijas redzojums, tinkotais metāla jums no pirms pasaules kara laika. Jā, reku ir oriģinālais emu. Jā, tā paskatās tā riktīgi. Tas ir pirms pasaules kara laika otrā jums. Viņš ir pulētais. Baigi interesanti, ļoti dārgs jums. Tā bija kādreiz Ulmana laika vasarnīcas māja. Izmantoja cinkoto skārdi jumtu. Ļoti dārgs, bet nu, tādiem turīgi cilvēki to māju cēla. Pirms otrā pasaules kara Ulmana laikā citas jumts ražotāji Latvijā te ir rādīts 18 kg uz vienu loksni. Nu jā, loksni baigi garā 6 metri, bet viņš ir uz pundi. Tā kā Lego variants slīdinās uz vienu uz otru. Jā. Tad bija eksportēts uz Ameriku, jo Ulmana laikā Ulmans Kārlis bija sadarbībā ar Ameriku. Jā, reku te ir. Bija sadarbībā ar Ameriku. Mada. Interesants. Tas redzotāt arī ir. Interesanti, jā, nu te var redzēt. Ļoti stingri cinkotais metāls. Fokusē. Aha. Ļoti stingrs metāls. Tam parādīs. Vienkārši tas fokusētais negrib strādāt telefonu tā. Reku, nu, fokusē. Tā, tas ir kaut kādi 2 mm. Jā, 2 mm. Te var redzēt, te ir gājis lodes cauri. Kā lidmašīnām otrā pasaules kara laikā, te ir lidmašīnas lido iznīcinātāji. Šāva pa māju jumtiem. Var sakot, šis bija redzos Latvijā Angļu kaut kādu kompāniju Rīgā. Un pēc tam viņi veda uz ārzemēm, uz eksportu. Tā kā tie vecie jumti sinkotais ir saglabājies gandrīz ilgus gadus. Nu jau kaut kādu tuvu pie 100 gadiem jau ir. Jā, te var redzēt lodes, te gājis cauri. Man ir aizdomas, citas trajektorija, kā lode lido. Te kaut kur izgājis cauri.
ja parasti lodes lidos, jo te ir šāviens bijis. Te kaut kur ir otrā pusē jāizgriet cauri. Arī, ko te var redzēt, atcitās. Te ir bukta. Lode trāpīja, bet atcitās un nokrita. Te kaut kur ir lodē jābūt ar lodes čaulītāju. Tajā laikā jumtu siltināja ar keramzītiem. Ir līdzīgi tā kā keramzīti, bet arī tā kā nevis keramzīti, bet kaut kādi interesanti materiāli, tā kā pēc pelavām, stikla minerāļiem. Gandrīz vai kā keramzīti. Tie vecie laika jumta siltinājumi. Tādi stikla veida. Tas nav pičiš, tas ir kaut kāds minerāls. Ļoti interesants materiāls. Tas nav piči, tas ir kaut kāds materiāls, kas karstumā viņas sadalās un tad viņi nober. Viņš ir tā kā siltuma izolācija materiāls. Viss ir nobers, jo tur ir kaut kādi 20 centimetri lāgas iet, jumta lāgas, nobers, viss ir. No, te meistari jau te strādājis, un tad ālē paliek, tas jau neko baigi. Koka konstrukciju izmanto egle, tā ir egle, jau drīz būs 100 gadi. Citā lata ir arī egle, nav mainīta. Tā ir egle, tā nav priede, tāpēc jau mājas būvē no eglēm. Nekad nebūvē, to var redzēt, tā ir egle. Ja kaut kāda zvīnas, tad varētu būt priede, bet tā ir priede, jā. Tā ir priede. Bet daži materiāli ir izmanto, jā, tā ir priede. Tā ir egle. Tā ir egle, jo egle baigi plaisā, viņas izzūs un plaisā. Priede tā neplaisā. Nu, bišķiņ, bet tā ir priede. Strādāja galvniecībā, zina apmēram citās koks. Citā ir priede. Nu, veca māja. Labi, tas nu tā. Ir interesanti paskatīties. Nu, lūk, tēma ir pa kursenēm, jā. Tā kā es jums saku, nekad nemūrējiet māju ar silikāta iedeļiem. Protams, tas ir lēti, var uzcelt ātri kurseni. Te ir vecie kurseni. Citie ir krāsni iedeļi, tāpēc mums arī drūp. Jo krāsnes iedeļi ir mīkstāki un arī temperatūrā viņi neplīs. Tiesi tie dūmvadu. Un ūdens mitrums viņš vienkārši plēs, jo te temperatūra maina. Citie ir krāsnes iedeļi, tāpēc viņi mīkstāki. Citie mīksti, viņi viegli. Jā, redz, viņi saplīs. Tie ir mīksti, jā. Tie ir krāsnes iedeļi. Tā, un tas ir cietais. Tas ir dūmvadu kurstens. Tas ir silikāts. Arī, kad par nelēm, kad mūrējot silikāts. Silikāts baigā ātri uzsūc ūdeni. Ļoti ātri uzsūc ūdeni. Un tā mūri jau apmēram. Te var redzēt atšķirību. Šobrīd. Arī, ka mūrēs ar smalko mūrjavu, te ir cementa kaļķis, vai kas tur pieaugs ir klāt. Un citas ir rupjo graudu, kas var pielikt klāts parādīs. Redzi, kāda ir atšķirība. Lielie graudi, sarkanam ķiedeļiem mūrjā un reku ir smalkie graudi un silikāts. Tā kā
Saprotiet jūs pasi, jā, ja gribat lētu udmūra kurteni, bet tam nav garantija. Viņš nokalpot varbūt 2 gadi, varbūt 5 gadi, un pēc tam sākties problēma, jo mums ir tie arktiskie klimati, ūdens vējs, saules, ūdens iesūtās un splēs, viņš ļoti ātri uzsūs ūdeni. Citie ķiedeļi ļoti blīvi, 50. klase blīvums, uzlēja ūdeni, viņš uzsūc ļoti minimāli un viņš atgrūz, viņš vairs neņem ūdeni, un tāpēc arī tiek pasargāts mūriesanai arī, teikt, cietinātājs ir klāt, viņš ir diezgan stingrs. Nu, kaut kā tā tas video. Tā kā, labi kāpam lejā. Tā kā, ops, atsakot, tā kā tās ir video par tiem māju kurseniem, tie, kas ir meistari, man pazīstami ir, tie kursen meistari, kādam ir interesi, var padot, atrastīt, kas to dara, un arī Rīgā un daudzās citās Latvijā viņi to dara, protams, ir jau daudz pazīstami citi meistari, kas to dara. Tā kā, ja jūs pats gribat restaurēt mājai kursteni, nu, protams, silikāts nav labs variants. Tā kā mūrējiet ap 50. klasi māla ķieģeli dūmvadiem speciāli. Ir arī, viņi ir dažādā krāsā, bet galvenais ir blīvums, 50. klase blīvums. Tā kā pareizo mūri jau izmantojiet. Tā kā Bišķiņ jāpakārto. Tā kā ir tāda te lauku māja, gandrīz 100 gadi jau ir mājai. Te bija bēni, te ir pieliekamais, un te ir bišķiņ tādas darbības. Tā kā tie vecie dēli arī no man laikiem, to drīz slīpēs un noslīpēs, nolakos, krāsots, restaurēt balss. Netekots solījumi pa solim, visu atjaunojam. Elektrība savilks pareizi un tā tālāk. Nu, kaut kā tā labi. Tā kā jūs redzējāt, kā tas ir. Baigā problēma ar silikātas iedeļiem, tā kā nemūrējiet. Tas neko neatlīdzinās, problēmas papildinās. Būs labi. Tā kā video tas ir tiesi jums, lai jūs saprastāt, kad jūs mūrējat kursteni un tikai izmantojat speciālu kursteni 50. klasa blīvumu, pareizo mūri jau ir speciālā ķīmija, ko pieliek un sasietēms ritīgi tur kopā. Un tad jūs zināt, ka tas kurstenis stāvēs ilgi. Labi, paldies, ka skatījāties. Tad bija tās, informācija video par kurseniem, kā pareizi mūrēt un neizmantojot lētos variants un lai nav pēc tam atkal lieka nauda izmesta. Paldies jums, lai veiksmīgu dienu!